Mēs izskatāmies. Halu, braci. Mazs apskats 2026. gada par X570 un 73 kW motoru dīzels, kurš prasa uzmanību. Tā, kad ar viņu tikai ir jābrauc un nekas nav jāskatās ne eļļas motora, ne reduktoros, ne kārbas, viss ir jāsako līdzās. Auto, kuru grib daudzi. Arī auto, no kura daudzi baidās. Trīnieks dīzels, komforts, jaudīgs aparāts, 4x4 pilnpiedziņa. Runājot par dizainu, joprojām moderns, masīvo izskatu, braukšanas komforts, kā arī skaņas izolāciju, jaudas sajūtu. Šim monstram ir mainīts diezgan daudz par šo laiku. Vēl nav pagājis gads, kā jau man ir mainītas motora eļļa ar filtriem, reduktoru. Aizmugurējais reduktors kopā ar pusesīm, priekšējais gultnes tika mainīts. Riepas tika nomainītas, protams, riepas tas ir pats galvenais vispārībā šādam monstram braucot uz ielas. Riepas ir labas, 25. gada, ziemenieces, protams, vasaras man ir atsevišķi. Visas 6 kvalstas nomainīja ar bloku. Auto leds, viss kārtībā, viss čotka, jūs to varat paskatīties iepriekšējos video. Jā, kā arī bija gadījums, man nesen stāvot uz vietas, salūza priekšā labā atspēra. Tas variants, kad ir jāmaina abas arī, tu nevar tikai vienu nomainīt, tev mašīnā stāvēs nevienmērīgi. Viena būs jaunā atspēra, viena būs vecā. Tāpat kā ar priekšējiem gultņiem. It kā es nomainīju tikai vienu pusi, labāk ir nomainīt uzreiz abas, lai nav pēc tam uz priekšdienām problēmu otrajā pusē ar gultņiem. Šis nav variants, ar kuru tikai cerēt braukt un neko nedarīt. Ir jāieguldas, tev ir jāsaprot to, ka tu nevarēsi tikai braukt krūtā džipā. Līdz ar to tev vajadzēs finansējumu, viņam sekotu līdzās. Gadā kā minimums 800 līdz 1200 ieguldījumu prasīs. Tas ir točno, vispārīgi skatoties uz to, kad, ja tu iegādājies X570, tev liekas, tev viss ir stīgā, diez vai tā būs, ja tu neapskatīsi kārtīgi savu. Tas ir apkopa gadā, kas ir tādas, šādas lietiņas, tos ceļas, filtri, motora eļļas maiņas un tur riepas un viss pārējais. Jā, tas ir tās, bet ir arī neplānots remonts. Tev būs no 800 līdz 1500 kā minimums gadā. Kaut kas lielāks vēl vairāk. Ieguldīs jau trīnīti kā minimums, to es 3000 lūdzu. Vai ir vērts pirkt 70 kuzovu? Ja tev patīk braukt, jā, ja gribi komfortu un jaudu, protams, arī. Ja pēdējo naudu atdot pirkumā, galīgi nesanāks, tad tev viņu uzturēt un tu sapratīsi to, ka tev viņš nav vajadzīgs. Tu viņā ieguldīsi savu pēdējo kapeiku un sapratīsi, ka tev vairs nav par ko dīzeļiet. Tas tāds variants, kur visbiežāk notiek nokārt. Un tikai nākamie tad saprot, kāpēc viņiem ir tā jāieguldas, tikai tāpēc, ka pagājušais saimnieks ir bijis X570 kuzovs galīgi nav slikts aparāts. To ir bijis slikts saimnieks pagājušais. Tā kā tā. Vai es pārdodot šo vēlreiz kādreiz pirktu V70? Es domāju, ka jā. Pirms tam kārtīgi pārbaudot, protams. Un ja ir pareizs eksemplārs, ja ir budžets tam atliks, kāpēc gan nē? Šitais aparāts ļoti labs. Jā, tātad runājot par aizmugurējām lampām, faceliftā leģeņas saucamās, tīri labi, bet tur iekšā var redzēt dažādas lietas. Saistībā ar patēriņu 10 litru 100 km/h, tas tāds maigi teikts. 16 litri, tas plus mīnus tāds kā tuvāk patiesībai. Ja tu vēl piekabi vēl kaut ko, es domāju, ka viss 20. Labi, uz strāsas varbūt kaut kāda 13. Pilsētā ir diezgan arī pasmagi. Šitais monstrs diezgan daudz prasa.
Bet reizēm var pat iekļauties 9. Ārpus pilsētas, bet tas tev ir jābrauc un tā diezgan pamaigi ar gāzes pedāli. Kas vēl? Tādas tās lietas, visas smalkās lietas, uzturēšanas ziņā diezgan tā interesanti, jā. Salonā viss ir čotka, viss ir diezgan cilvēcīgi šeit. Komforta benki tātad. Tā. Vai jums kā skatītājiem ir saprotams šis viss X570 apskats, tāpēc, ka sekojošs jautājums jūs varat atbildēt komentārā. Vai jūs gribētu tādu aparātu, vai jums ir bijis tāds aparāts varbūt? Principā, vai ir jēga pirkt 2026. gadā šitādu mašīnīti, jo viņa ir diezgan jau 8. gads tomēr paveca. Vēl viena lieta, kā tev aizvarās durvis? Pieliec, jā, tev nav prisosku, bet tev viņas arī nevajag cirst. Viņas var atvērt, kaut vai pielikt šādies un aiztaisīt. Viss. Vai vienkārši atvērt, viņas aizvērsies. Kuram auto vēl aizveras tā durvis? Tas smagums reāli viņš pats viņu aizver. Pašas aizveras, nevajag cirst. Lūdzu. Es pat gandrīz negrūžu viņu vispār. Rēcīgi labs. Runājot par bagāžnieka nodalījumu. Viss čotka taisās viet arī. Mazāk ir izsoskati, kā arī iekšā var nolaist beņķus. Čotka vasara aizbraukt kaut kur atpūsties. Šite ir nākamais apakšējais nodalījums, uz kura parasti tu vari apsēsties. Easy nomainīt, nezinu, tur apavus, pasēdēt ar draugiem pačilot. Vispār nav problēma. Tātad runājot iekšā par salonu, principā sēdi kā kings. Stūri arī gan elektroniski uz leju uz sevi. Atsevišķi viņi ir elektroniski tikai no augšpuses. To ar viņu darbojas, viņa nav kopā savienota ar kārpu. Salonā izskatās tīri labi, to es nav nekā lieka. Tie kapholteri nav kaut kur tekā. 46. vai 60. un 61. ir šeit. Nav nekā tur tāda lieka. Te nav nekā tāda, kas tev nepatiktu. Šitais arī uz divu pusēm atvarās. Čotka. Man patīk. Salons tiešām ir labs. Jā, un tātad tev ir sēdekļu atmiņa, visu tu esi nolicis tā, kā tev patīkās, kā tev sēžas. Ir gan kruīzes, automātiskais lietus sensors, apsildāmie beņķi. Par beņķiem runājot ziemas laikā ļoti ātri uzsilst, un es par to vienmēr brīnu. Vienīgais, kā nav stūras apsildes, labi. Kā ir, tā ir, vismaz ir panorāmas lūka. Principā atslēgu izņemot. Ienāk viņš pats savā vietā vienmēr. Čotka, sēdekļi arī atnāk vaļā. To arī cilvēcīgi izkapt ārā. Kas vēl ir svarīgi? Varbūt ne visiem. Man tas noderēs, uz laukiem arī bija ņēmis piekabi un vedis kaut ko. Varbūt to nevajadzēja darīt tomēr. Mašīna nav jaunā svaigumā, bet funkcionāli. Funkcionāli tas strādā, pieliec piekabi un paņas lasi. Un var arī doties tripā. Šitā arī ir laba lieta.
tas visiem modeļiem nenāca. Tātad runājot par izplūdi, man ir Hārģ, to ir normāla sporta izplūde ar labu skaņu. Runājot par riepām, nu tie tik ir monstri. Nu, es priekšā sēžu arī diezgan daudz uz aizmuguri. Jā. Viss krūti. Sēdi, bet prātīgi mierīgi, gribi kopēņu, kafiju var ielikt to, kur, vai jebko kapholderīši arī ir. Kaut kā tā. Vēl joprojām pastāstīšu, šo labāk redzēs. Nu, kur nodalījums. Daudz ko var salikt iekšā, diezgan ietilpīgs. Atvarās arī forši 2 daļās. Var gan aiztaisīt no apakšas, gan, protams, no augšas var aizvērt. Easy. Principā elektroniskā stūra, kā jau minēju. Ārā. Tas ir skaidrs.